Nu, kā mazināt hronisku stresu? Nu, šeit, protams, atbilde būs plašāk nekā jautājums. Ja? Jūs tā kā lakoniski tā uzrakstiet, no rīta raudulīgums, skumja, nu, jums jāgriežas pie psihiatra. Nu, tas izskatās pēc depresijas. Ja, nu, ok, labi, tas varbūt depresijas simptoms, ja? Nav depresija kā sindroms. Ja? Nu, vismaz izsikums kaut kāds, neirastenija, izdegšana. Ja? Nu, cilvēkam nav jārauda no rītiem. Ja jūs pat no rītiem raudat, nu, ticiet man, nu, kā psihiatram, ja? Tas jau nav gludi normāli. Cilvēkam, ja viņš mostas no rīta ar nogurumu, ar samazinātu interesi priekš darba, ja viņam negribas izvilkties no gultas, nu, ok, mēs varam to domāt, ka tas var būt kaut kāda izdegšanas sindroma pazīmes. Ja. Bet, ja jūs raudat, visdrīzāk kaut kas notiek. Ja. Jūs raudat no žēlestības priekš sevi vai no dusmas priekš situācijas. Jā, var palīdzēt kognitīvai behaviorālais terapijas. Ja tā situācija ir īslaicīga, viņa tur pēdējās 2-3 dienas, nedēļa, ja, pēc kaut kāda notikuma. Jums ļoti viegli, varbūt ne tik viegli, bet ļoti kvalitatīvi var palīdzēt kognitīvi behaviorālais terapeits. Bet, ja tā situācija ilgst jau mēnešiem, ja, tur ar kognitīvu behaviorālu terapiju, pēc pieredzes, ja, diez vai pietik. Ja. Griežaties pie psihiatra. Ja? Jo es domāju, ka tas nav vienīgais simptoms. Es esmu pārliecināts, ka tas nav vienīgais simptoms. Jūs izraudājaties no rīta un pēc tam visu dienu tā kā jautra staigājat, liecot pa kapnēm. Nē. Ja? Visdrīzāk pa dienu arī nav nekas labs. Ja? Un naktis visdrīzāk nav labs. Un iemikšana nav laba. Tur visdrīzāk ir kaut kāds simptomu komplekss. Un kā mazināt kognitīvu behaviorālu terapiju un lietot zāles, ja tāda nepieciešama ir. Ja? Bet to novērtēt tikai psihiatras uzskatu.